11. janvāris esot gada pats pieklājīgākais datums. Šajā dienā atzīmē starptautisko paldies dienu. Pēc psihologu domām cilvēki lieliski apzinās labas uzvedības nozīmi, to nepieciešamību ikdienas dzīvē, bet lielākoties pateicība tiek pausta neaizdomājoties par tās jēgu. Vai jūs ikdienā bieži sakat paldies? Jā. Par ko jūs sakat paldies? Grūti pateikt, par visu. Par ko pieņemts pārsvarā teikt paldies. Cik tiek vajag? Man nav žēl katru brīdi. Jums var paldies pateikt par reportāžu. Bet, protams. Par ko jūs visbiežāk sakat paldies? Mēs arī sakam bērniem paldies, ja viņi kaut ko labi izdara. Un tāpat arī veikalos un autobusā kāpjot. Ļoti bieži, publiski. Gan vienmēr. Par ko? Vienmēr, kad māte uzsēs, mums jāpateicās. Arī veikalos, pasaka paldies. Lai gan ir atšķirības starp dažādu valstu valodu pateicības vārdiem, piemēram, angļu valodā paldies, jeb thank you, tik tiešām ir tikai kaili pateicības vārdi. Toties krievu vārdam paldies, jeb spasiba, ir daudz dziļāka nozīme, kas radās 16. gadsimtā no vārdu salikuma, kas tulkojumā nozīmē glābt Dievs. Tomēr psihologi uzsver, pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība. Ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens. Kā tev šķiet, vai mūsdienās nesaka par maz paldies? Vajadzētu vairāk cilvēkiem. Kā to varētu izmainīt? Ja katrs pateiktu paldies, tad cilvēki arī iemācītos teikt paldies. Taču ne tikai šajā dienā būtu vēlams pateikt paldies tiem, kas atrodas jums blakus, jo ir taču tik patīkami arī pašiem dzirdēt šo maģisko vārdu – paldies! Zane Dāva, Artis Supe, Ogres televīzija.